Sveiciens arī no manas puses šajā svētdienas pēcpusdienā. Prieks ar jums kopā vērt Dievu vārdu vaļā un to pārdomāt. To arī darīsim. Vērsim pēdējo nodaļu vēstulē romiešiem vaļā. Draudz Bībelēs tā ir 1153. lapspuse. Un mēģināsim nolasīt to, kas tur ir rakstīts. Daži izaicinoši vārdi būs, par to es jau brīdinu iepriekš. 16. nodaļa Pāvila vēstulē romiešiem. Es jums uzticu Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenhrejas draudzes kalpotāji, lai jūs viņu uzņemtu kunga vārdā, kā svētajiem pieklājas un atbalstītu viņu, ja viņai būtu pie jums kāda vajadzība. Viņa ir bijusi labdari daudziem, arī man. Sveiciniet Prisku un Akilu, manus darba biedrus Kristu Jēzū, kas pakļāva briesmām savu dzīvību, glābdam manējo. Viņiem pateicīgs esmu ne tikai es, bet arī visas pagānu draudzes. Sveiciet arī viņu mājas draudzi. Sveiciet manu mīļo Epainetu, kas ir Kristus ražas pirmais auglis Āzijā. Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies mūsu labā. Sveiciniet Andronīku un Jūniju, manus radiniekus un manus cietuma biedrus, kas pazīstami pie apustuļiem un jau pirms manis bija nodevušies Kristum. Sveiciet Ampilatu, manu mīļoto brāli kungā. Sveiciniet Urbānu, manu darba biedru Kristu un manu mīļo brāli Stahiju. Sveiciniet Kristus lietās pārbaudīto Apelu, sveiciniet tos, kas Aristobūla namā. Sveiciniet manu radinieku Herodionu, sveiciniet brāļus no Narkisa nama, kas pieder kungam. Sveiciniet Trifainu un Trifosu, kas pūlējušās kunga darbā. Sveiciniet mīļo Persīdu, kas daudz pūlējusies kunga darbā. Sveiciniet Rūfu, kas izredzēts kungā, un viņa māti, kas ir māte arī man. Sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem. Sveiciniet Filologu un Jūliju, Nēreju un viņa māsu Olimpu un visus svētos, kas ar viņiem. Sveiciniet viens otru ar svēto skūpstu. Jūs sveicina visas Kristus draudzes. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairieties no tādiem. Jo tādi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam, un ar pieglaimīgu runu un skaistiem vārdiem pieviļ vientiesīgos sirdis. Bet jūsu paklausība ir kļuvusi zināma visiem, par jums es priecājos. Es gribu, lai jūs būtu gudri uz labo un bez viltus pret ļauno. Bet miera Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām. Mūsu kunga Jēzu žēlastība, lai ir ar jums. Jūs sveicina Timotejs, mans darba biedrs, kā arī Lūkijs, Jāsons, Sosipatrs, mani radinieki. Es Tercijs, kas pierakstīju šo vēstuli, sveicinu jūs kungā. Jūs sveicina Gājs, kas uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Jūs sveicina Erasts, pilsētas pārvaldnieks un brālis Kvarts. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dievu pavēli darīt zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas, Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods. Āmen. Āmen. Pagājušā nedēļā Mārtiņš novēlēja mums veiksmi šajā raksturvietā. Paldies par novēlējumu, bet ar veiksmi varētu būt par īsu. Tādēļ lūgsim, lai Dievs mums nāk palīgā saprast šos vārdus. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Tik tiešām, kungs, visi raksti ir noderīgi mācībai, noderīgi grēka atmaskošanai, noderīgi labošanai un audzināšanai taisnīgumā, arī šie vārdi, kurus tikko lasījām. Un tu tos esi iedvesis, lai Dieva cilvēks varētu darīt labus darbus, būt tev uzticīgs un paklausīgs.
Mums tādēļ arī lūdzam, lai tavs gars, tavs svētais gars nāk mums palīgā tavu vārdu saprast, un mēs kļūtu ticībā uz tevi paklausīgāki. Āmen. Ja es kļūtu par kristieti, vai man būtu jāmainās? Tāds bija starp rindiņām nolasāms kāda kareivja jautājums vai viņa baža, kad viņu uzrunāja kāds mācītājs ar evaņģēliju vēsti. Pirms diezgan daudz gadiem man bija iespēja dažādās armijas bāzēs tulkot mācītāju, teoloģijas pasniedzēju uzrunas karavīriem. Viens no armijas kapelāniem organizēja šādas dažādu kristīgo pasniedzēju lekcijas, un man bija gan pienākums, gan arī iespēja tās tulkot. Un viena no uzrunām bija par grēku. Kur nu vēl labāka iespēja, kur nu vēl tiešāk pasludināt evaņģēliju, kā runājot par grēku. Un šis mācītājs, uzticams evaņģēlijas sludinātājs, to arī darīja. Viņš labi izskaidroja grēka būtību, un viņš pasniedz arī risinājumu tai problēmai, proti evaņģēliju. Un tad uzrunājot visus, viņš vērsās pie kāda konkrēti, pie viena no karavīriem, un teica aptuveni šādi: un šī evaņģēlija dāvana, tā tev ir pieejama par brīvu, tev nekas nav jādara. Un mēs droši vien teiktu, cik brīnišķīga patiesība tā ir, vai ne? Un tāda tā arī ir. Bet šī karavīra reakcija nebija tāda. Vismaz nebija tāda, kādu mēs cerētu sagaidīt, bet no otras puses arī nepārsteidzoša. Viņa komentārs bija aptuveni šāds: nu labi, ja jau tā ir, tad var manis pēc ieskaitīt to tur žēlastību. Tikai nesagaidi, ka es kaut kādā veidā sākušu dzīvot citādāk, ka es kaut ko mainīšu savā dzīvē. Precīzi neatceros viņu vārdus, bet tā attieksme tāda bija. Es netaisos neko mainīt, nekur iet, ne uz kādu tur baznīcu, es netaisos. Manā pusē nekas nemainīsies, ja tur kaut kādā datubāzē jāieliek ķeksītis, mans pēc dara to, ja vien tas man neko nemaksā. Vai kristietim ir jāmainās? Vai kristietis mainās? Vai kristietis ir tāds pats cilvēks, kā viņš bija pirms viņš kļuva par kristieti? Šie ir jautājumi, šie kristiešu identitātes jautājumi ir viena no tādām jautājumu grupām, uz kuru patiesībā atbild visa vēstule romiešiem. Un, protams, ne tikai vēstule romiešiem. Bet šī vēstule lieto tādu interesantu, savā ziņā specifisku vārdu savienojumu. Ticības paklausība. Jā, paklausība. Un mums dabīgi droši vien nepatīk vārds paklausība, jo tas nozīmē, ka mums kaut kas ir jādara, kas mums nepatiks droši vien. Tad ne viss, ko mēs gribētu darīt dabīgi, ir pareizi, ir lietas, kurās jāpaklausa. Paklausība, bet tās pamats, spēks un motivācija ir ticība. Un arī šīs dienas raksturvietā Pāvils runā par šo ticības paklausību. Pāvils rāda mums vispirms veselu plejādi ar ticībā paklausīgiem kristiešiem, kas uzticīgi kalpo savam kungam. Un tādējādi viņi pagodina Dievu. Tas ir otrais lielais punkts svētrunā, un starp citu tur ieviesusies kļūdiņa, ja jūs sekojat līdz pantiem, tad tas ir nevis no 15. bet no 25. līdz 27. pantam. Bet pirms mēs mēģinām jau konkrēti saprast, ko tad Pāvils šeit saka, es gribu izdarīt divas lietas. Vispirms es pateikšu, kādā secībā mēs aplūkosim šo raksturvietu. Proti, manuprāt, varētu būt vieglāk izsekot Pāvila domai un argumentam, ja mēs vispirms aplūkojam vidusdaļu, tas ir no 17. līdz 20. pantam, tad sākumu, pirmos 16 pantus, un tad beigas no 21. panta. Es to saku, lai jūs neapmaldītos, kur mēs pēkšņi esam, un ceru, ka man pa ceļam arī izdosies paskaidrot, kādēļ šāda secība. Otra lieta, ko es gribu izdarīt, es gribu jūs aicināt nelielā iztēles ekskursijā. Es aicinu mūs visus iedomāties to brīdi, kad 1. gadsimta 50. gados Romā ierodās šī Pāvila vēstule. Tā netika piegādāta uz lielāko katedrāli galvenajam mācītājam, bīskapam,
pāvestam vai kam vēl ne. 1. gadsimta draudzes bija mājas draudzes. Roma, tā skaitā, Romas impērijas vadītāju nepārāk cienītas draudzes. Draudzes bija nepārāk cienītas. Tad kristieši pulcējās viens pie otra mājās, kuram mājas bija lielākas, plašākas. Tur viņi sanāca kopā, lai pielūgtu Dievu, lai mācītos par viņu. Un, starp citu, mēs pat varam ieraudzīt kādas 3 mājas draudzes šajā raksturvietā. Intereses pēc varat ieskatīties 5. pantā. Pāvils raksta: sveiciniet arī viņu, Priskis un Akila mājas draudzi. Vai 14. pantā: sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Petrobu, Hermu un brāļus, kas atrodas pie viņiem. 15. pantā: sveiciniet Filologu, Jūliju, Nēreju un viņa māsu Olimpu un visus svētos, kas ar viņiem. Tās bija jūdu kristiešu draudzes, piemēram, Priska un Akils bija jūdi. Tās, protams, bija nejūdu draudzes, piemēram, tās 14. un 15. pantā tie minētie vārdi nav jūdu izcelsmes. Un tagad šīs draudzes, viņas visticamāk ir sanākušas kopā, visas draudzes, lai klausītos Pāvila vēstules lasījumu, nolasīšanu. Un tur nu viņi ir jūdi, pagāni, starp citu, par kuru vienlīdzību Kristus priekšā ļoti daudz Pāvils runā šajā vēstulē. Tā sauktie ticībā stiprie un ticībā vājie. Tie, kas pazina Pāvilu personīgi un bija viņam dažādos veidos palīdzējuši kalpošanā. Un mēs varam būt droši, tur bija arī neviens vien Pāvila mācības pretinieks. Un tagad vēstule gandrīz jau visa ir nolasīta, un lasītājs nonāk pie teksta, kas mums sākas 17. pantā. Nolasīsim 17. un 18. pantu. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko esat mācījušies, un izvairieties no tādiem. Jo tādi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam, un ar pieglaimīgu runu un skaistiem vārdiem pieviļ vientiesīgo sirdis. Jāsaka, ka ir šie vārdi šajā vietā nāk kā pārsteigums, kad liekas, ka viss jau ir pateikts, pierādīts, izdarīts, atlicis vien pasveicināt tos, kurus jāpasveicina, un jāiedod vēl pēdējais iedrošinājums. Pāvils vēlreiz ieķeras krāgā tiem, kas posta draudzi. Un ko tad Pāvils par viņiem pasaka? Kas tad viņus raksturo? Ko viņi dara? Mēs redzam, viņi rada šķelšanos, un viņi rada piedauzību, vai vecajā tulkojumā teikts, rada pretestību mācībai, kas ir mācība. Kā viņi to dara? Ar pieglaimīgu runu. Un sekas tam ir traģiskas. Ar savu runu viņi pieviļ vientiesīgo sirdis. Kāpēc viņi to dara? Kāda ir viņu motivācija? Viņi kalpo savam vēderam. Tātad tie ir cilvēki, kuri māca to, kas ir pretrunā evaņģēlijam, pretrunā apustuļu mācībai. Bet viss, kas ir pretrunā evaņģēlijam un apustuļu mācībai, ir pievilšana, un tā aizved postā. Viņu motivācija, kā jau teicu, pašu vēders, tātad savs labums. Viņus neinteresē citi. Viņus neinteresē, kur šie cilvēki, kas viņiem paklausīs, nonāks mūžības perspektīvā. Viņus interesē vienīgi savs labums, savs ērtums. Mēs tūlīt par to domāsim vairāk, un lasījumā jau redzējām, Pāvils piemin dažādus kristiešus, daudz kristiešus, kas darbojušies citu labā. Šiem cilvēkiem neinteresē citi. Viņus interesē viens savs vēders. Un manis pieminētā ticības paklausība šiem cilvēkiem, ne viņiem ticība, viņiem tāda pseidoticība, viņi izliekas gudri ticības lietās, bet īstenībā ir liels tukšums. Un kur nu vēl paklausība Dievam? Tur tās vispār nav. Pāvils ir ļoti skarbs. 20. pantā viņš viņu darbošanos nosauc par sātana darbu. Ieskatieties, Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām. Un tomēr, lai arī Romas draudzē vai mājas draudžu kopībā ir tādi, kas rada šķelšanās un piedauzību,
Tomēr tādi nav visi. Lielākā daļa nav tādi. Ieskatieties 19. pantā, bet jūsu paklausība ir kļuvusi zināma visiem. Par jums es priecājos. Mēs atkal sastopamies ar vārdu paklausība. Kāda paklausība? Protams, ticības paklausība. Šāda ticības paklausība runā skaļāk par vārdiem. Patiesībā tā runā bez vārdiem. Un nepārprotiet, es nesaku, ka mums nebūtu jāsludina evaņģēlijs, pasludinot to skaļi ar vārdiem, bet paklausību jau var tikai novērot darbībā. Paklausība vai nu ir novērojama, vai tās nav. Jo, ja paklausība netiek izdzīvota, ja tā netiek pildīta, tad tās nav, lai ko arī sacītu vārdi. Ticības paklausība. Šie ir divi vārdi kā vienas medaļas divas puses, kas ir neatdalāmas viena no otras. Nav iespējama tāda ticība bez paklausības, tāpat kā nav iespējama īsta Dievam pieņemama paklausība. Bez ticības šīs lietas ir nesaraujamas. Un reālus piemērus šādai ticības paklausībai mēs redzam pirmajos 16 pantos. Tik daudz ticībā paklausīgo kristiešu Romas draudzē. Un, protams, tie nav visi. Pāvils šos liek sveicināt. Mēs redzam, kā jau minēju iepriekš, gan jūdus, gan pagānus. Mēs redzam gan sievietes, kas ir interesanti un pārsteidzoši zināmā mērā 1. gadsimtā, ka tik daudz sievietes ir pieminētas. Gan sievietes, gan vīriešus, kas kalpo. Pāvila radiniekus, misijas līdzbraucējus, misijas atbalstītājus un cilvēkus, ar kuriem viņš ir bijis ieslodzījumā Dieva vārdu sludināšanas dēļ. Tik dažādi cilvēki. Vai pamanījāt, ka par lielāko daļu no šiem cilvēkiem Pāvilam ir kas sakāms, kādēļ viņš viņus piemin? Sveiciniet to, kas. Piemēram, turpat sākumā par sievieti vārdā Foibe. Viņa ir Kenhrejas draudzes kalpotāja. Viņa ir bijusi labdara daudziem, arī Pāvilam. Priska un Akils pakļauja briesmām savu dzīvību glābdam Pāvilu. Daudz ir pieminēti kā tādi, kas ir pūlējušies Pāvila labā. 8. pantā viņš piemina Ampilatu, mīļoto brāli kungām, Urbāns, darbabiedrs Kristū, un vēl, un vēl, un vēl. Un iedomājieties, šīs te sanākušās mājas draudzes sanāk kopā, klausās šo vēstuli. Un viņi klausās un dzird, kā lasītājs piemina vienu cilvēku no vienas mājas draudzes, citu no citas, trešo no vēl citas. Jo viņi katrs ir kādā veidā bijuši paklausīgi kungam savā ticībā. Mēs, protams, nezinām par visiem, kas viņi ir bijuši, ko viņi ir darījuši, bet par dažiem šeit pieminētajiem mēs varam ko pateikt. Piemēram, šī sieviete Foibe. Viņa nav minēta citās Bībeles grāmatās, bet pēc rakstītā mēs varam noprast, ka ļoti iespējams viņa ir aizgādājusi šo vēstuli uz Romu. Tādēļ Pāvils raksta romiešiem, tur 1. 2. pantā, ieskatieties, nolasīšu. Es jums uzticu Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenhrejas draudzes kalpotāja, lai jūs viņu uzņemtu kunga vārdā, kā svētajiem pieklājas, un atbalstītu viņu, ja viņai pie jums būtu kāda vajadzība. Viņa ir bijusi labdara daudziem, arī man. Kenhreja bija pilsētiņa vai ciematiņš dažus kilometrus no Korintas. Visticamāk, draudzīte šajā ciematā vai pilsētiņā bija Korintas draudzes dibināta, tā teikt, meitas draudze, un šī sieviete Foibe tur kalpoja. Aprakstot viņas kalpošanu, Pāvils lieto vārdu diakons, kam ir šī divējādā nozīme, vai nu oficiālais draudzes amats diakons, vai arī vienkārši funkcija, kalpotājs. Lai nu kā tur būtu, viņa kalpoja kungam, viņa bija ticībā paklausīga viņam. Kādu veidu kalpošana tā bijusi arī grūti pateikt, bet šeit ir rakstīts labdara, kas vedina domāt, ka viņa iespējams bijusi turīga un ir palīdzējusi finansiāli kristiešiem, tā skaitā Pāvilam. Vecajā tulkojumā ir lietots vārds aizstāvis, angļu valodā lietots vārds patrons, vai šī gadījumā patrones. Tas ir cilvēks, kas ar
visu sevi, ar visu savu būtību, ar savu ietekmi, ar saviem līdzekļiem, laiku un tam līdzīgi nostājas aiz kaut kā. Šī gadījumā aiz evaņģēlija darba. Lai aizgādātu vēstuli no Korintas līdz Romai, tas viņai prasīja kādas 2 nedēļas. Un vēl jau atpakaļ ir arī jātiek. Turklāt tādā ceļojumā viņa nedavās viena. Arī par līdzbraucējiem jāparūpējas. Bet no otras puses mēs redzam pamudinājumu Romas draudzes kristiešiem uzņemt viņu kā māsu Kristu ar rūpēm un mīlestību. Foibe kalpo kungam, kalpojot romiešiem. Romieši, atdariet viņai ar tādu pašu kalpošanu. Vēl kādi, par kuriem mēs varam kaut ko pateikt. Priska un Akils. Izlasīsim no 3. līdz 5. panta sākumam. Sveiciniet Prisku un Akilu, manas darba biedrus Kristu Jēzu, kas pakļāva briesmām savu dzīvību, glābdami manējo. Viņiem pateicīgs esmu ne tikai es, bet arī visas pagānu draudzes. Sveiciniet arī viņu mājas draudzi. Par šo pāri mēs varam lasīt Apostoļu darbu grāmatā 18. nodaļā. Tur mēs lasām, ka viņi, vīrs un sieva, vai pareizāk sakot, sieva un vīrs, Priska ir sievas vārds, Akils ir vīra vārds, viņi uzņēma Pāvilu savās mājās, kad viņi dzīvoja Korintā, un Pāvils tur kalpoja. Viņi abi, tāpat kā Pāvils, bija telšu taisītāji, un Pāvils ar viņiem kopā arī strādāja. Viņš tur uzturējās, strādāja, un paralēli tam, protams, gāja un sludināja evaņģēliju. Šeit mums rakstīts, ka šis pāris ne tikai uzņēma un uzturēja Pāvilu, kad viņš bija Korintā, bet arī kaut kādā veidā ir glābuši Pāvilu, riskēdami ar savām dzīvībām. Nav zināms, kas tā ir par situāciju, bet ir skaidrs, protams, ja Pāvils būtu gājis bojā, protams, arī viņa kalpošana būtu beigusies, un tādēļ pagānu draudzēm jābūt pateicīgiem Priskai un Akilam par šo pašupurējošos rīcību. Tagad šis pāris ir Romā, un mēs redzam, ka savu kalpošanu evaņģēlijam viņi nav pārtraukuši. Pie viņiem pulcējas viena no mājas draudzēm. Paklausība, kas nāk no ticības. Taču mums ir ticības paklausības piemēri ne tikai Romā, bet arī ar Pāvilu kopā Korintā, kur viņš raksta šo vēstuli. Ieskatieties no 21. panta. Jūs sveicina Timotejs, mans darba biedrs, kā arī Lūkijs, Jāsons, Sosipatrs, mani radinieki. Es Tercijs, kas pierakstīju šo vēstuli, sveicu jūs kungā. Jūs sveicina Gājs, kas uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Jūs sveicina Erasts, pilsētas pārvaldnieks un brālis Kvarts. Timotejs, Pāvila misijas ceļojuma biedrs, Efesas draudzes mācītājs. Jāsons, vīrs, par kuru rakstīts Apostoļu darbu 17. nodaļā. Jāsons bija uzņēmis Pāvilu un viņu komandu Tesalonikē. Un vietējie iedzīvotāji tur bija sacēluši dumpi par to, ko Pāvils bija sludinājis. Un par cik viņi nedabūja rokā Pāvilu, viņi paņēma šo te Jāsonu, aizveda pie pilsētas pārvaldniekiem uz nopratināšanu. Tikai par to, ka Pāvils tur atradās, dzīvoja pie viņa. Sosipatrs, iespējams viens no tiem vīriem, kurš pavadīja Pāvilu ceļā uz Maķedoniju pēc nemieriem Efezā, Apostoļu darbu 20. nodaļa. Tercijs pats pasaka par sevi, kas viņš tāds ir, pierakstījis šo Pāvila diktēto vēstuli. Gājis, iespējams viens no 2 vīriem, kurus Pāvils ir kristījis Korintā. Tagad uzņēmis Pāvilu un uzņem arī vienu no vietējām mājas draudzēm. Erasts, iespējams vīrs, kuru Pāvils kopā ar Timoteju nosūta darbam Maķedonijā. Kristus draudze ir ticībā paklausīgo kopiena. Brāļi un māsas, kas kopā darbojas, lai evaņģēlija vēsts iet uz priekšu. Tā tas bija 1. gadsimtā, tā tas ir bijis cauri gadsimtiem, tā tas ir arī šodien. Piemēram, mūsu draudzē. Es varu stāstīt vairāk par bērnu klubiņu. Pagājušā vasarā mums bija palīgi, protams, no mūsu pašu vidus, bet arī no Grejas draudzes, no Rīgas reformātu draudzes un jauniešu pat no ASV. Klubiņā savukārt piedalījās bērni no citām draudzēm. Tā ir jauka, bet arī ļoti bibliska sadarbība, sadraudzība, kopējās lietas labā.
Mūsu mīļie Roberts un Džīna, tiem, kas nezin, viņi ir misionāri pāris no ASV, šeit nodzīvoja 12 gadus šajā zemē, un ziemā viņi atgriezās atpakaļ dzīvot ASV. Viņi turpina aktīvi darboties tur uz vietas, lai palīdzētu darbam šeit Latvijā, mūsu draudzē. Viņi atkal ir sagādājuši vairākus palīgus jauniešus, kas vasarā būs šeit, lai kalpotu mūsu draugu jauniešiem bērnu nometnēs un arī ikdienā, lai tiktos, satiktos un iedrošinātu. Protams, nometnes nav vienīgais veids, kā ticības paklausība ir redzama. Kāds kalpo draudzē, vada svētdienas skolas nodarbību, vada dziesmas priekšā, sagatavo kafiju, sanes galdus. Kāds kalpo uzņemot pie sevis citus kristiešus, varbūt iknedēļas bībeles studijā, varbūt pārceļojošs no vienas valsts uz citu, varbūt palīdzot un dodot dzīvesveidu kādam, kam tam brīdī nav, vai vienkārši lētāk ir dzīvot kopā, ja apstākļi to atļauj. Kādi kalpo ar savām finansēm, dodot evaņģēliju darbam, ziedo tām pašām nometnēm, kādām krīzes situācijām draudzē vai ārpus tās, vai vienkārši uzticīgi ik mēnesi ziedo no saviem ienākumiem draudzes vajadzībām, draudzes darbam. Kādi kalpo ar savām lūkšanām, uzticīgi, neatlaidīgi lūdzot par dažādām draudzes kalpošanām un vajadzībām, individuālām, personīgām un kopīgām. Un tad vēl neskaitām tie mazie, bet varbūt nemaz netik mazie darbiņi. Aizsūtīt iedrošināšu īsziņu kādam, kam tā vajadzīga. Aizdot savu mašīnu vai, instrumentu kādu vai lielo katlu lielās zupas vārīšanai. Pagatavo vai nopērk ēdienu, kad otra ģimene ir krīzē. Mēs, mūsu ģimene, esam daudz saņēmuši šādu veidu palīdzību. Var teikt, tādā brīdī tas nav nieks. Tā tiešām ir liela palīdzība. Kādu palīdz praktiskos darbos pārvākties vai uzkopt māju vai kā citādi. Kāds dod savu eksperta viedokli kādā jautājumā. Ārsts par kādas vainas sadziedēšanu, arhitekts, kā labāk saplānot, saprojektēt, dizaineri, galdnieki, datorspeciālisti, fotogrāfi, videogrāfi, skolotāji un pavāri un tā tālāk un tā tālāk. Tie visi ir ticības piemēri paklausībai. Kāds teiks, nav jau jābūt ticīgam, lai palīdzētu otram. Tiesa. Bet atcerieties, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri augstu ūdens, vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tam viņa alga nezudīs. Nav jābūt ticīgam, lai padzirdītu, bet Jēzus uzteica šādu darbību. Tās visas ir lielākas vai mazākas ticības paklausības izpausmes, kas veido lielo Dieva darbu šajā pasaulē. Un tad mēs nonākam pie šīs vēstules paša noslēguma. Savas vēstules noslēgumā Pāvils, ja mēs tā varētu teikt, izplūst Dievu slavēšanām un godāšanām. Nolasīsim noslēdzošos pantus no 25. panta. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dievu pavēli darīts zināms, lai ticībā pakļautos visas tautas. Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods. Āmen. Šo sadaļu mēs arī redzam Bībelē, apakšvirsrakstiņš sauc par doksoloģiju. Šī, protams, nav vienīgā vieta Bībelē, kur pierakstīta šāda doksoloģija, bet kas tā doksoloģija tāda ir? Doksa no grieķu valodas nozīmē slava vai gods. Attiecīgi šis termins nozīmē slavēšana, godināšana. J.A. Pakers, pazīstams mācītājs un grāmata autors, ir teicis, ka teoloģija ir domāta doksoloģijai. Teoloģija, proti visas mācības par Dievu, visa mācība par Dievu. Tās mērķis nav zināšanas, nav intelekta vingrošana vai vēl kas cits,
Bet teoloģijas galīgais mērķis ir doksoloģija. Dieva slavēšana par to, kas viņš ir. Dieva godināšana par to, kas viņš ir. Teoloģijā mēs uzzinām, kāds ir Dievs, kāds ir viņa raksturs, kāds ir viņa nodoms, kāds ir viņa glābšanas plāns, bet to uzzinot, tam ir jāpārvēršas Dieva godināšanā. Un to Pāvils arī šeit dara, bet viņš kārtējo reizi ir pamanījies to izdarīt pietiekoši samudžinātā veidā, bet mēģināsim šo teikumu atpiņķerēt. Tas virsteikums, atņemot visus palīgteikumus, skan šādi, bet tam, kas jūs var stiprināt, Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai ir mūžīgs gods. Arī man nesanāca bez palīgteikumiem. Mēģināšu vēlreiz. Bez palīgteikumiem būtu Dievam, lai ir mūžīgs gods. Kaut kur dzirdēts sauciens, vai ne? Soli Deo Gloria, kaut kas ļoti līdzīgs tam. Bet, protams, šis slavinājums ir plašāks. Ko tad Pāvils pasaka? Par ko viņš slavē Dievu? Vispirms Pāvils min Dieva spēju stiprināt. Kā tad Dievs stiprina savus ļaudis? Vai viņš sūta kaut kādas superspējas saviem ļaudīm, vai viņš sūta kaut kādu dopingu, lai mums būtu lielāks spēks? Gandrīz. Dievs stiprina caur evaņģēliju. Šī gadījumā Pāvila atnesto evaņģēliju un caur Jēzus Kristus pasludināšanu. Kas ir evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir labās ziņas par Dieva dāvāto glābšanu ikvienam cilvēkam. Kas ir Jēzus Kristus pasludināšana? Tā ir vēsts, ka šī glābšana ir dāvāta caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Evaņģēlijs ir tas, kas stiprina kristieti. Pārfrāzējot kāda sportista diezgan slaveno izteicienu, kristietis var teikt, mans evaņģēlijs ir mans dopings. Pāvils slavē Dievu par to, ka Dievs stiprina kristieti ticībā. Tad Pāvils turpina sacīdams, ka šis evaņģēlijs un Kristus pasludinājums agrāk ir bijis noslēpums. Bet nevis tāds noslēpums, par ko neviens neko nekad nav zinājis, bet tāds noslēpums, kas tā skaidri līdz galam nav bijis saprotams. Proti, kad tika teikts, ka kādu dienu Dievs piedos visus grēkus saviem ļaudīm, kā tas tieši notiks? Tā līdz galam neviens nesaprata un nezināja, un precīzi nebija pateikts. Piemēram, 1. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā uzreiz pēc grēkā krišanas notikuma Dievs apsola glābšanu un sātana sakaušanu. Viņš ķūskais saka, es celšu ienaidu starp tavu pēcnācēju un viņas, tas ir sievas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam iedzēlis papēdī. Tagad, lūkojoties šiem vārdiem, caur Kristus veikumu pie krusta, mēs redzam tik tiešām pie krusta ķūska sātans tika sakauts, viņa galva sadragāta. Bet kā to varēja saprast Ādams un Ieva? Viņiem tas bija noslēpums. Bet viņi uzticējās apsolījumam, ka kaut kādā veidā, kādu dienu tas notiks, bet skaidri viņi nezināja kā. Bet tad ieskatieties 26. panta beigās. Tātad šī evaņģēlija sludināšana un noslēpuma atklāšana ir ar kādu mērķi, lai ticībai pakļautos visas tautas. Lūk, atkal mēs ieraugam ticības paklausību. Kā paklaus kristietis? Ticībā. No kurienes ticība? No Jēzus Kristus evaņģēlija pasludināšanas. Visa Dieva atklāsme ir Dievu godam un Dieva ļaužu paklausība ticībā. Šai atklāsmei pagodina Dievu. Kristietis pagodina Dievu ticības paklausībā. Tādēļ atbilde uz ievadā pieminētā kareivja netieši uzdoto jautājumu, vai man būtu jāmainās, ja es kļūtu par kristieti, varētu būt aptuveni tāda. Nē, tev nav jāmainās, bet tu mainīsies. Jo ticīgais, tas ir kristietis, jau ir izmainīts savā būtībā, un tādēļ viņa uzvedība mainīsies. Viņa uzvedība būs jāmaina. Kaut kas notiks pats no sevis, jo ticīgais saprot, ka tā viņš vairs nevar, negrib, bet būs lietas, kuras būs jāmaina,
lai arī tas nenāksies viegli un nenāks pats no sevis. Bet tam, kas var stiprināt, Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai ir mūžīgs gods. Teoloģija ir domāta doksoloģijai. Teoloģija par Dievu ir domāta Dieva slavēšanai. Un visa vēstule romiešiem ir domāta, lai vairotu Dievu godu un cilvēkos prieku, pateicību un paklausību. Vēstules pirmajās nodaļās mēs redzējām cilvēces drūmo stāvokli Dievu priekšā, ka cilvēki apzināti apspiež patiesību par Dievu, ka ne jūdam, ne pagānam nav ar ko attaisnoties Dievu priekšā, ka viņš kaut ko nebūtu zinājis. Redzot šo bezcerīgo stāvokli un pretī noliekot Kristus dāvāto žēlastību, mēs varam vien slavēt un pagodināt Dievu. Vēstules turpinājumā, tur no 5. nodaļas mēs redzējām, ka caur evaņģēliju tiek radīta jauna sabiedrība, jauna cilvēce, kurā pat nesamierināmie pretinieki, jūdi un pagāni, dzīvo kopā kā viena ģimene. Redzot to, tas liek slavēt Dievu. Grūtās un teoloģiski pieblīvētās nodaļas, no 9. nodaļas, tur Pāvils raksta par Dieva suverenitāti cilvēku glābšanā. Šīs nodaļas kalpo, lai kristieši godinātu Dievu vēl vairāk. Noslēdzošajā lielajā sadaļā no 12. nodaļas redzot, kā evaņģēlijs vieno cilvēkus, draudzē un starp draudzēm, kā evaņģēlijs aicina uz misiju un nest evaņģēliju vēsti līdz pat pasaules galam. To redzot, par to priecājoties un tajā piedaloties, mēs slavējam un mēs godinām Dievu. Redzot šādu Dievu, iepazīstot šādu Dievu, šādu viņa gudrību, šādu viņa glābšanas plānu, arī perfektu šī plāna realizēšanu, redzot šādu žēlastību. Kā lai nekalpo viņam, kā lai nepaklausa viņam, kā lai nenododas ticības paklausībai. Amen. Lūksim. Kungs, mūsu debesu Tēvs, mēs pievienojamies Pāvilam un slavējam. Mēs slavējam Tevi par Tavu gudrību, par Tavu spēku, par Tavu varu, godību it visā. Sākot ar radīšanu, turpinot ar kritušo ļaužu glābšanas plānu un ar tā realizāciju un pilnīgu pārliecību, ka kādu dienu šis plāns tiks novests līdz galam un Tavi ļaudis satiksies tur mūžībā, godībā, pie Tavu troņa. Kungs, Tu esi mūs izglābis, dāvojot ticību un licis mums sirdīs vēlmi Tevi pagodināt šajā ticības paklausībā. Mēs lūdzam, lai Tu caur savu vārda patiesību vairo mūsu šo paklausību, ka varam būt Tev arvien noderīgāki darba rīki Tavās rokās. Tev, visgudrais Dievs, lai ir slava mūžīgi. Āmen.